Sveiciens no Demoras staļļiem. Mani sauc Gelinta Apse. Esmu staļļu īpašniece, radītāja, organizētāja, trenere, zirgu īpašniece. Zirgu staļļi nodarbojās ar zirgu audzēšanu, ar izjāžu piedāvāšanu turistiem, ar jāšanas sportā, apmācību, ar startēšanu sacensībās. Piedāvājam izbraucienus ar karieti, kāzās vai jubilejās, ziemā kamanām un daudz vēl dažādu veidu, ko tik vien varētu izdomāt, kas cilvēkiem patīk, cenšamies piedāvāt. Demoras staļļi darbojās no 2000. gada. Ir diezgan ilga pieredze un esam attīstījušies lēnām, pamazām. Droši vien, kad lielākos apjomus esam pēdējos gadus uzņēmuši savā attīstībā. Minējāt, ka pastāvat jau kopš 2000. gada, tātad šogad apritēs 24 gadi. Vēlējos jautāt, kā nonācāt līdz savam biznesam? Tātad tajā tālajā gadā mums bija viens zirgs vārdā Demora. Tādēļ arī ir Demoras staļļi un Jātnieku sportklubs ir nosaukts Demoras vārdā. Viss sākās ar vienu zirgu un tad pamazām skaits palielinājās. Un sākām savu darbību un attīstību. Zirgi man patīk un nodarbojos ar zirgiem jau pati no 11 gadu vecuma. Un mācījos par zootehniķu un mācījos biznesa vadību. Un līdz ar to man šķiet, ka šis diezgan loģisks solis šo te savu hobiju un vaļasprieku pārtapināt par biznesu, ko es gan nesauktu šo te visu kā biznesu, jo tas joprojām ir mans dzīvesveids, manas ģimenes dzīvesveids un darbošanās. Jūs minējāt par sportu, par hobijiem, tātad daudzi no šiem zirgiem piedalās sacensībās ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Varbūt varat padalīties arī par šo? Jā, startējam diezgan veiksmīgi Latvijā. Esam atpazīstams klubs, ir čempionu tituli izcīnīti. Un diezgan bieži startējam arī Lietuvā, kur arī ar augstiem rezultātiem cīnamies par pirmajām vietām. Un esam bijuši arī Igaunijā sacensībās. Kurš no visiem zirgiem, ja tāds ir tāds lielākais medaļu nesējs, vai varbūt tituls ir jādod kādai no sacensību meitenēm, dāmām vai vīriešiem? Jātnieki ir vairāk bijuši ar tituliem. No mūsu zirgiem noteikti visvairāk sasniegumi ir Lēdijai, kurai ir jau 21 gads un šobrīd viņa ir pabeigusi savu sportisko karjeru. Bet šobrīd droši vien jāpiemina ir topā Čikita, kas ir privātais zirgs, kas ir tā kā savu sniegumu augstākajā punktā šobrīd. Nes jums lepnumu un panākumus. Jā, nes lepnumu Demoras staļļiem. Kādas ir bijušas lielākās grūtības jūsu uzņēmumā un kādi būtu ieteikumi citiem uzņēmējiem? Gan jau, ka viena no lielākām problēmām visiem ir finanšu nepietiekamība. Domāju, ka mēs to esam diezgan veiksmīgi risinājuši ar projektu piesaisti, projektu realizēšanu.
sākot no jau 2005. Gada ar pirmo projektu. Un līdz šim brīdim pati esmu rakstījusi un realizējusi šos te dažādos būvniecības projektus lauka atbalsta dienestā un dažādas pasākumus kā mīkstos projektus. Un tādā veidā esam atrisinājuši nepieciešamību pēc jāšanas laukums, stāvlis, manēža, šķēršļi, tādas lietas, kas ir nepieciešamas attīstībai, tās ir realizētas projektos. Un gan jau, kad citiem uzņēmējiem vai tie, kas plāno uzsākt uzņēmēju darbību, es noteikti ieteiktu meklēt projektu konkursus, kur var piedalīties un nepieciešamos līdzekļus iegūt savu ideju realizēšanai. Ko jūs novēlētu ventspilniekiem? Ventspilniekiem es noteikti gribētu novēlēt būt aktīviem, būt aktīvākiem un izmantot iespēju braukt pie mums brīvdienās, jāt apvidū, braukt pie mums trenēties, izmantot piedāvājumu izbraukt ar karieti pa pilsētu un pavadīt jauku laiku Demoras staļos ar ģimeni.